Tā nu Dace ar dēlu nolēma dot iespēju kādam, kam ļoti trūkst mīlestības. Tu mēs tā kā ar manu mammu padomājām, vai tad tiešām tie vecie kaķi nav arī pelnījuši tā kā tās labās mājas. Dace jau tagad redz pieaugušu kaķa adopcijas daudzos plusus. Tas nav jāsāk radināt pie kārtības, ar to nav visu laiku jāspēlējas vai jāaudzina. Kaķim ir pašam sava dienas rutīna un pašpietiekamība. Tad es domāju, ka tu jau paņem tādu padzīvojušu kaķi, kurš tu viņam dod māju, un tev viņš nav tā jāvaktē. Viņš jau ir pieredzis būt viens, kaut kādu laiku. Un tas tā kā vieglāk ir tieši no tāda viedokļa. Kaķis seniors noteikti būs jau izveidojusies personība ar savu skatījumu uz pasauli, savu pieredzi un attieksmi. Un tas ir tikai labi, jo uzreiz var redzēt, ar ko būs jāsadzīvo. Viņš ar savu raksturu, liekas tāds mīlīgs, tāds vecītis, bet, ka viņam kaut kas nepatīk, viņš parāda, ka nepatīk, pietiek.